23. aprīlī notika valsts policijas rīkotā projekta pamatskola bērniem roku rokā 4. sezonas fināla sacensības, kurās iesaistījās arī Latvijas Futbola federācija. 4 gadus atpakaļ Rīgas reģionā dzima šī ideja piesaistīt skolas bērnus, dažādas varbūt audzināšanas iestādes un attīstīt šo plašāk, piesaistot arī dažādas sadarbības partnerus Latvijas Energo, Latvijas Gāze, neatliekamo medicīnisko palīdzību dienestu un arī daudz citas. Pirmie, kas pirms 4 gadiem atsaucās šim sociāli nozīmīgajam aicinājumam, bija akcijas sabiedrība Dinamo Rīga. Viņi ir arī vieni no galvenajiem atbalstītājiem. Rīgas Dinamo ar valsts policiju jau no pirmsākumiem ir ļoti laba sadarbība tieši drošības nodrošināšanas jomā Arēnā Rīga mūsu mājas spēlēs. Un skaidrs, ka mēs jau esam kļuvuši ne tikai kā sadarbības partneri, bet arī kā ļoti labi draugi. Un ņemot vērā valsts policija šo aicinājumu iesaistīties šajā te sociālajā projektā roku rokā, kur bērni gan no sociālajiem dienestiem, gan no citādu veidu iestādēm piedalās un socializējās kopā satiekoties, un skaidrs, ka tikai un vienīgi mēs esam par visādiem šādiem projektiem un šādiem pasākumiem. Projekta roku rokā mērķis ir palīdzēt un veicināt veselīga dzīvesveida attīstīšanu, kā arī iesaistīt jauniešus sportiskās aktivitātēs, tādējādi mazinot noziedzības un atkarību riskus. Agrāk mēs pavadījām laiku viens ar otru spēlējoties ārā, ejot futbolu, spēlējot, paslēpes, visu kaut ko pārējo. Mums maz laika palika brīvā laika, lai domātu kaut kādas muļķības. Šoreiz droši vien, kad šodien mums ir tās iespējas, ir īpaši uz bērniem, kas attiecās, viņiem tās iespējas ir daudz plašākas. Brīvais laiks varbūt viņiem arī ir nosacīti daudz vairāk, neko negribās darīt un tā. Un ir vajadzīgs kaut kāds labais piemērs, un es ļoti ceru, ka Rīgas Dinamo ir šis labais piemērs, pēc kura tiekties ne tikai tiem bērniem, kuri nodarbojās ar sportu, kuri redz, teiksim, tie paši mazie hokeisti, kur pa kāpnītēm var uzkāpt un pēc kādiem gadiem varbūt uzvilkt to īsto Rīgas Dinamo kreklu un pārstāvēt šīs krāsas savu līdzjutēju priekšā, bet arī, teiksim, tādiem, kuri ir līdzjutēji, un viņi arī saprot, ka mēs taču varam arī visu kaut ko kopā smuku sadarīt, un turklāt, ja tāds vārds kā Rīgas Dinamo iesaistās šādā te projektā, manuprāt, ka viņiem ir gandarījums gan satikt mūsu talismani, gan aprunāties ar mums pašiem, gan arī galā beigās to galveno balvu virs galvas pacelt. Un sportiskais moments šajā ziņā, kas kaut kādā veidā ar valsts policiju šo sociālo darbu sasaistās, tas vienkārši apsveicam, un jo vairāk, jo labāk. Visa šī projekta gaita bija arī sava veida dzīves skola, kur galvenais mācību priekšmets bija skolēnu drošība. Skatoties, redzu, kādi viņi bija pirmajā projekta dienā rudenī, kad mēs sākām, un kādi viņi ir šobrīd jau atraisīti, dzīves priecīgi, un tā arī jābūt. Paldies maniem kolēģiem, padotajiem, jo tas arī viņiem ir izaicinājums, un arī viņi šo gadu laikā ir attīstījušies jau un teiksim, appusējas sadarbības rezultātā. Mēs esam iepazinuši arī skolas, arī skolu direktori, skolu vadībai. Tā kā īpaši paldies ir arī Porukas skolai, vidusskolai, kur arī faktiski ar to arī sākās šis projekts. Mēs būtu tikai par to, lai vēl vairāk iesaistītu mūsu bērnus. Jo ikdienā mūsu bērni redz skolu, skolotājus un dažas ekskursijas ārpus skolas. Mēs vienmēr meklējam iespējas, kur mēs varētu lētāk, bez maksas un aktīvāk iesaistīties un arī visus bērnus iesaistīt. Un šādi projekti gadu garumā, kur valsts policija vienmēr turējas roku uz pulsu, mēs esam bezgalīgi priecīgi. Roku rokā 4. sezonā komandas savā starpā sacentās dažādās sportiskās stafetēs. Pirmais posms notika Kara muzejā, otrais Latvijas Gāzē. Projekta roku rokā 3. posmu organizēja akciju sabiedrība Sadales tīkls, un tas norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē. Sacensību kontrolpunktos un radošajās darbnīcās bērni tika aicināti pildīt elektrodrošības testus, veikt fizikas eksperimentus, piedalīties elektrodrošības nodarbībās, doties ekskursijās uz laboratorijām, iepazīt elektromontiera darba aprīkojumu un pielaikot darba formu un pat spēlēt īpašo elektriķu alias. Sadales tīkls pēc savas būtības ir atbildīgs uzņēmums, jo elektroenerģija ne tikai mēs piegādājam, mēs arī saprotam, ka tā ir bīstama. Mums ir 2 mērķi. Tad, ja mēs runājam sākumā par bīstamību, tad mums ir jābūt atbildīgiem un jāstāsta, ka elektroenerģija ir laba pēc savas būtības, bet viņa arī ir pašā laikā bīstama. Otra lieta, protams, roku rokā mēs arī domājam par to, ko darīt nākotnē, un šīs elektroietaises arī būs jāapkalpo nākotnē. Un līdz ar to
Mums ir jārūpējas par to, jārada interese bērnos, lai augtu jaunā paudze. Daudziem skolniekiem vēl ir spilgtā atmiņā notikumi moderni aprīkotajā Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, jo redzēja un uzzināja tiešām daudz. Dažādas instrumentus, kādus izmanto elektrībai. Mēs sapratām, ka elektrība ir bīstama. Mēs esam arī priecīgi par sadalas tīkliem, par Latvijas gāzi, jo tā arī ir ikdiena mūsu sadzīvē, jā, un katrā gadījumā paldies arī viņiem par šo atbalstu, par šo pienesumu, jā, tajā kopējā lietā. Visiem projektu organizatoriem un atbalstītājiem milzīgu paldies saka arī paši dalībnieki, jo galu galā ieguvēji būs tieši viņi. Paldies! Šis projekts ir veiksmīgi pabeigts, bet darbs pie bērnu izpratnes par drošību un veselīgu dzīvesveidu noteikti jāturpina, un te nu nav jāgaida, kad kāds atnāks no malas un pamācīs, kā to darīt. Pie tā var strādāt gan pašas skolas, gan arī vecāki individuāli, jo bērnu izpratne par dzīvi sākas tieši no mājām un ģimenes.